Labdien! Visiem, kas ir pieslēgušies. Mans vārds ir Alīna Lukjanseva un pārstāv Pierīgas partnerību. Un šodien mums ir otrais praktiskais seminārs par projekta pieteikumu aizpildīšanu. Pirms kāda brīža mums ir noticis pirmais seminārs par vispārējiem līderu programmas nosacījumiem. Un šis viss ir veltīts tam, ka mēs gaidām projektu pieteikumus līdz 9. oktobrim. Un šī ir mums ir pirmā uzņēmējdarbības kārta jaunajā plānošanas periodā. Tie, kas ir gatavojuši projektus iepriekšējā reize, ir lietas, kas ir līdzīgas, un ir lietas, kas ir mainījušas. Tā kā mēs priecājāmies par katru jauno projektu pieteicēju un arī par esošajiem. Nu, lūk. Tad pirms rakstīt projektu, ieteikums ir vispirms būt konkrētai projekta idejai. Un projekta ideju atbilstību jūs pēc tam varat pārbaudīt konsultācijā, vai arī šobrīd sniegs vispārējais apraksts arī Pierīgas partnerības mājaslapā. Tad tas, ko es gribēšu parādīt, tā pamata informācija, kas mums ir par atbalsta programmu, ir Pierīgas partnerības mājaslapā līderi, atbalsta nosacījumi, kas ir te, kur mēs esam, realizētie projekti. Te ir iepriekšējā plānošanas periodā īstenotie projekti, kuru jūs varat paskatīties, kādas idejas ir īstenotas. Un svā stratēģija, tā ir mūsu pamatdokuments, kuru mēs šobrīd īstenojam, pateicoties kuram mums ir arī pieejams finansējums uzņēmējdarbības veicināšanai. Nu, lūk, tad šie ir vispārējie ministra kabineta noteikumi. Šeit ir tieši uzņēmējdarbības projekta informācija. Šeit jūs redzēsiet savā stratēģijas īstenošanas nolikums, tad kā tiek vērtēti projekti. Un šeit arī ir vērtēšanas nolikums. Nu, lūk. Un tad šīs ieskats ir par uzņēmējdarbību. Tad mēs gaidām šobrīd projekta 9. oktobrī divās rīcībās atbalsta uzņēmumu biedru risinājumu ieviešanai. Tā ir pirmā rīcība, kur publiskais finansējums un publiskais attiecināmās izmaksas viena projekta summa ir 30 000, un te var būt projekta īstenošana visa teritorija, un var nākt fiziska persona uz savu saimniecisko darbību un juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību. Un otra rīcība ir vienkāršotās izmaksas, jeb lauku biļete. Šeit var nākt tikai jaunie uzņēmumi, tad fiziska persona, kas vēl nav uzsākusi saimniecisko darbību, vai uzņēmums līdz 18 mēnešiem. Un te jāņem vērā, ka attiecināmo izmaksu summa ir līdz 15 000 eiro. Detalizētāka informācija par nosacījumiem ir arī mūsu apmācībās un iepriekšējā seminārā. Nu, lūk, un tā būtiskākā lieta, kad jūs esat sapratuši, ka jums ir projekta ideja, un jūs atbilstat šim te programmas pasākumam, tad nākamais posms ir aizpildīt projekta veidlapu un iesniegt visus dokumentus. Nu, tad iesniedzamie dokumenti būs pieteikuma veidlapa elektroniskās pieteikšanas sistēmai, tam mēs iesniegsim cauri. Īpašuma apliecinoši dokumenti, iepirkuma apliecinoši dokumenti, finanšu līdzekļu pieejami dokumenti, ja jūs norāda, ka tie ir paši līdzekļi un pašnovērtējuma veidlapa. Un tad ir citi dokumenti, bet tas ir jau pēc tās jūsu lietām. Nu tā, nākamais tad ķersimies uzreiz pie
uh, elektroniskās pieteikšanās sistēmas. Uh, š- Pirmais, ja jums nav pieejas šai te sistēmai, jums ir um, jākļūst par lauku atbalsta dienesta klientu. Un lauku atbalsta dienesta mājaslapā klientiem tur informācija, kā kļūt par Latvijas klientu un pieteikties atbalstam, noklikšķinam šeit. Un, un tad jums parādās informācija, kā jūs varat kļūt par šīs sistēmas lietotāju. Jūs varat paši reģistrēties, ja jums ir e-paraksts. Tad šeit ir infografiks un parādīts, kā to izdarīt. Vai otrs, ka jūs varat veidlapu aizpildīt un iesniegt vai no lauka atbalsta dienas klienta daļā, vai arī ar elektronisko parakstu nosūtīt uz pasts@latgov.lv. Tie, kas piedalās, varbūt varat ielikt plusiņus, vai jūs jau esat šobrīd lauka atbalsta dienesta klienti, jo tā ir tā pamata nosacījums, lai mēs tiktu pie projekta veidlapas. Nu, tad tas nākamā daļa. Tad šādi izskatās ebs.lat.gov.lv reģistrācijas forma, kurā mēs tad iesim iekšā. Tad šeit ir projekta investīcijas un pievienot jaunu projektu iesniegumu. Tad dodamies līdz pašai apakšai, un te ir izveidot jauna līderi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas pieteikumu. Un te ir jānorāda vieta, kurā jūs īstenojat, jo Pierīgas partnerības darbības teritorija ir Mārapas un Olainas novads, bet ja jums ir idejas, kur jūs gribat īstenot citā lauku teritorijā, to jūs arī varat darīt pie mūsu kolēģiem citām vietējām rīcības grupām. Bet viņiem atšķirsies pirmkārt ir stratēģija, tad virziena, ko viņi atbalstīs, un vērtēšanas kritērijas. Tā kā šodien prioritāri mēs runāsim par Pierīgas partnerības vērtēšanas kritērijiem un prioritātēm, ko mēs atbalstam šajā pieteikumā. Nu, uzrakstīsim, piemēram, Olainē. Nu, lūk. Un tad parādās vai nu Olainas novads, vai pagasts, vai pilsēta. Nu, lūk, un tad, ja jūs redzat, ja parādās Pierīgas partnerība, tad jūs esat atraduši īsto. Un atkal atgriežamies reģistrēt pieteikumu. Šobrīd mums ir atvērta tikai vietējās ekonomikas stiprināšana institīvas, tā kā pogas nesajauksiet, spiežat to īsto. Nu, lūk. Nu, un tad šis ir tas būtiskākais pirmā veidlapa, kuru jūs aizpildat, un tad parādīsies vispārējās sadaļas. Tad, kā jau norādīju, jums ir jāizvēlās starp pirmo un otro rīcību. Tad, ja jūs attiecināmās izmaksas ir 30,000 un jūs gribat pilsētā, un jūs neatbilstat jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā, tad jums jānorāda šī te sadaļa. Un tad ir veidlapa, un šeit ir jānorāda korekts e-pasts, korekts cilvēks, tālrunis, ar kuru mēs sazināsimies, lauku atbalsta dienas pārstāvi sazināsies, ņemat vērā, ka šī informācija, kas jums ir, būs, mēs izmantosim gan tad, kad jūs īstenosiet projektu, gan arī visu projektu uzraudzības laiku. Tālāk projekta nosaukums. Projekta nosaukums parāda projekta
būtību. Līdz ar to tam jābūt skaidri saprotamam, noformulējumam, piemēram, turismu mītnes izveide. Mēs tur Babītas ezera krastā. Tad no tā nosaukuma jau ir skaidrs, par ko ir projekta ideja. Mazam būt augt vai uzsākam uzņēmē darbību, tas nepasaka neko, jo projekta nosaukums mēs viņu izmantosim visās publicitātēs, un tas ir tas, kā saka, jūsu atpazīstamības zīme. Tā kā esat īsi konkrēti, bet, kā saka, runājam tā, lai pārējie arī saprot, jo būtiskākais projekta iesniegumam ir tāds, ka jūs to ideju saprotat. Projekta iesniegums ir dokuments, kas ļauj šo te ideju, ko jūs plānojat īstenot, saprast arī trešajai pusē. Mans ieteikums vienmēr ir, kad jūs esat uzrakstījuši to savu projektu ideju, iedot tuvākajam cilvēkam, kas ir izlasīt, vai viņam ir skaidrs. Arī pierīgas partnerības pārstāvi, ja projekta veidlapa ir sagatavota laicīgi, mēs vienmēr esam atvērti, ka jūs varat atsūtīt pieteikumu uz e-pastu, un mēs pārlasīsim, paskatīsimies, varbūt tas ir kaut kādi uzsvari, jo mēs kā administrācijā mēs nepiedalāmies projektu vērtēšanā, bet mūsu mērķis ir, lai projekti būtu sagatavoti kvalitatīvi un saprotami. Tas ir tas būtiskākās lietas. Un tad, kad mēs aizpildam to pirmo veidlapu, parādās tā pamata informācija. Būšu godīga, tīri no tās administrēšanas un ieguldītā darba, šie te projekti, manuprāt, ir vispieejamākie uzņēmējdarbībai un vispār sabiedriskām aktivitātēm, jo ir gan biedrības pārstāvi, ir gan lauku atbalsta dienas, un ir tik daudz dažādu materiālu sagatavoti, lai jums būtu skaidrs. Nu, tā pamatlieta, ko es arī iesaku, viens ir tagad, mēs noklausīsimies, bet šeit ir rokas grāmata. Un rokas grāmata parāda visu informāciju, katras tabulas skaidrojumu, ko, kur rakstīt. Mēs pēc tam parādīšu ar jums rokas grāmatu, lai jūs saprotiet, pēc iespējams vienkāršāk ir taisīt. Pie katras sadaļas ir rekrutēts burtiņš I, kurā ir parādīts, ko tad jums te jāraksta. Un šeit vēl, kā saka, papildus visām informācijām ir pielikti visi normatīvi akti, visas rekomendācijas, piezīmes, kā saka, lai jums būtu vieglāk aizpildīt. Tā kā šis arī ir mērķis tāds, kur es arī iedrošinu jebkuru cilvēku, kurš vienmēr baidās rakstīt projektu iesniegumus, jo viņi nav profesionāli. Tad es teikšu, ka šis ir pieteikuma forma, kuru jūs varat aizpildīt. Te nav nepieciešams rakstīt garus paplašinātos teikumos, bet svarīgi ir aprakstīt jūsu konkrēto ideju, un neviens cits bez jums šo te ideju nepārzinās. Tā kā tā, tad par titulapu mēs izrunājām, tad nākamā sadaļa šeit bija piederība uzņēmuma grupai, tad, ja jūs sijā ir mātes vai meitas uzņēmums, tad jūs norādat jā, bet principā, cik ir zināms no mūsu pieteicēji, tad pārsvarā ir nē. Tātad šeit mums ir norādīta jūsu juridiskā adrese. Ja jūsu projekta īstenošanas vieta atšķirās no jūsu juridiskās adreses, tad jūs norādat jā, un parādīsies konkrēta sadaļa, kur jūs varat aizpildīt. Projektu pieteikumu var rakstīt nepārtraukti, saglabājot sadaļas, pārbaudot uzreiz sadaļas tādā veidā, tā informācija tiek saglabāta, un kad jūs vēlreiz ienāksiet šajā sistēmā, tā informācija būs
tur, kur jūs pēdējo reizi esat ierakstījuši. Nu, lūk, tad dodamies tālāk. Tad informācija par atbalsta pretendentu tā ir vispārējā, tad vispārējā informācija, un tagad mēs ejam pie A sadaļas. A sadaļu es saucu par to, kas es esmu, kas man šobrīd ir uz projekta iesniegšanas brīdi. Tad jūs aprakstat esošo situāciju. Ja tā ir fiziska persona, tad jūs rakstat par fizisko personu. Ja tā ir juridiska persona, tad kāda ir situācija juridiskai personai? Nu, lūk, tad pirmā sadaļa ir jānorāda, tad, kāds ir jūsu status, jo no tā būs atšķirīgs, kāda naudas plūsma jums ir jāizpild. Tad finanšu informācija, tad juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, tad norādam šeit, juridiska, kas plāno uzsākt, un lauku biļete šī ir tā sadaļa, kuru jāizpilda, ja jūs nākat uz aktivitāti 1-2, tad atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā. Tad šis būs vienkāršāk sadaļa. Tad nu, mēs uzrakstīsim, ka mēs vēlamies uzsākt. Un tā. Tad, vai kādas no šīm pazīmēm jums ir? Tad gados jaunais lauksaimnieks, tas ir līdz 40 gadiem, un ir izglītība un saimnieciskā darbība, tad ir mazā lauku saimniecība, kas ir lauku teritorijā un ieņēmumi. Tā kā, ja kāds no šiem te atbilst, tad jūs uzrakstat jā, bet ja nē, tad nē. Tad nākamā lieta, ko jūs īstenībā varat darīt, un ja jums ir, piemēram, kāds cilvēks, kas palīdz sagatavot projektu, jūs viņam varat tajā pašā lauku atbalsta dienas ieteikumā deleģēt tiesības, ka viņš var nākt šajā sistēmā un rakstīt ieteikumu. Bet tādā gadījumā jums būs kā projekti iesniedzējiem un saistību uzņemošai personai jāiesniedz pielikumā parakstīta deklarācija. Ka jūs jūs esat iepazinies ar projektu informāciju un apņematies to īstenot. Tā kā tā ir tas būtiskākais, ko es arī gribu minēt, ka tad, kad jūs rakstat paši, jūs arī zinat, ko jūs esat uzrakstījuši, un tās ir lietas, ko jūs ievērosiet. Jā, tāpēc projekta iesniegums, tas, ko jūs esat uzrakstījuši, tas paliek vēsturē, tas paliek uz papīra, vai šobrīd arī elektroniski, un pie tā mēs pieturamies. Tā kā jā, apdomājieties. Tad sadaļa ir A1, tad esošās darbības apraksts. Jūs uzrakstat, kāda ir jūsu esošā darbība. Ja tā ir fiziska persona, tad jūs uzrakstat, piemēram, kāda ir mana pieredze, ja es gribu izveidot konditorei. Vai man ir izglītība, vai man ir darba pieredze, vai es jau kaut ko daru. Tā kā šī ir tā sadaļa, kur jūs norādat to savu ticamību, pieredzi, ka jūs šīs idejas varat īstenot, jums ir sava zināšanas un tās idejas īstenošanai. Nu, lūk. A2 ir saistīts ar to ražošanas ēkām, būvēm un iekārtām. Tātad, ja jums ir kaut kāda pamatlīdzekļi, kas jums ir nepieciešama tieši šīs darbības nodrošināšanas, nu, pieņemsim. Es plānoju iegādāties piekabi un laivas, tad manā īpašumā ir automašīna, lai, piemēram, nodrošinātu šo te pakalpojumu. Tad es norādu, ka šajā te sadaļā
šo te informāciju. Ja man ir nepieciešams uzstādīt ražošanas iekārtas, tad man ir, piemēram, ēka vai nu īpašumā vai nomā, kur tās iekārtas arī uzstādīt. Nu, tās ir tās visi, kas ir saistīts ar jūsu darbību. Ja jūs esat uzņēmums un jums ir ļoti daudz pamatlīdzekļu, vai arī pašvaldības, tad droši pamatlīdzekļu sarakstu var likt arī pēdējā sadaļā, kas ir pielikumi, lai atvieglotu šo te ievadi. Un līdzīgi A3, ja jūsu projekta ideja ir saņemts arī cits finansējums, nu, pieņemsim no Altuma vai biznesa inkubātoru vai citām sadaļām, tad jūs šeit norādat visu pārējo, bet nenorādat tieši lauka atbalsta dienas, kad tas ir, piemēram, jūs esat rakstījuši iepriekšējos līderu projektus, jo tā informācija mums ir pieejama. Deklarācijas veidlapa, jā, ir pieejama no pielikumiem, tā kā to var ielikt klāt. Tā, saglabājam, kā saka, un dodamies tālāk. Nu, būtiskākā sadaļa, tā ir mūsu B, tad B sadaļa ir tas, ko es plānoju darīt. Kādas investīcijas plānoju īstenot un uz kādu atbalstu es nāku. Tātad projekta mērķis. Projekta mērķis, te ir norādīts pat iekšpēši arī tādas lietas, kas ir saskaņā ar pasākumu mērķis. Un tad pasākumu mērķis un stratēģijas mērķis ir pieejami, tad lai jūs redzat, kas ir stimulēt uzņēmējdarbības attīstību. Šeit jūs varat norādīt to globālo mērķi. Ja jūs nopērkat galvniecības iekārtu, tad mērķis nav iekārtas iegāde, tas ir aktivitāte. Jūs iegādāsieties šo iekārtu, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību, lai uzlabotu darbinieku darba apstākļus un uzņēmumu efektivitāti. Tā kā šeit jūs norādat tādu mērķi, kas arī nevajag būt garam, bet šeit ir jābūt tādam globālākam, kāpēc es šo projektu rakstu. Nu, lūk. Tālāk ir projekta apraksta, tad B2. Šeit ir tās vairākās sadaļas, kuras jums ir jāizpilda. Un pēc tam es arī parādīšu noslēgumā projekta vērtēšanas sadaļas, uz ko tos uzsvarus liekam, tad jūs sapratīsiet, kāpēc šīs te sadaļas ir nepieciešamas. Tad projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums, tad jūs aprakstat to esošo situāciju, piemēram, kāpēc man ir nepieciešams šī galvniecības iekārta, ko es vēl, varbūt tās nozarē esošo situāciju, ko jūs gribat atrisināt. Noteikti šeit ierakstat arī atsauci uz svā stratēģiju, vai tas ir jo mūsu tas prioritārais arī mērķis ir sekmēt to viedot tehnoloģiju un uzņēmējdarbības attīstītāju. Kādas ir tās lietas jauninājumi, ko jūs vēlaties īstenot. Tā kā šis tas pirmais ir kāpēc. Kāpēc man tas ir nepieciešams. B2 ir saistīts tieši ar šo te ražošanas un tehnoloģijas procesu. Šeit jūs pieliekat aprakstu no gatavās produkcijas pārdošanas līdz, kā saka, no izēvielu iegādes līdz gatavās produkcijas pārdošanai. Tad, kur jūs pērkat, kas jums ir,
kā jūs nodrošināsiet. Ļoti labs piemērs mums ir bijis tādas ražošanas schēmas, kā piemēram alus pildīšanas vai alus ražošanas, nu, un tad nopērk divas iekārtas, un tad ir tas jautājums, ko mēs prasam, vai, lai saražotu alu, vai to, ar to pietiek, kur jūs uzglabāsiet. Un tad tādā sarunā nonākam pie tā, tā iekārta man ir, tas man ir, bet to jau projekta lasītājs vai vērtētājs nezina. Tāpēc vienmēr aicinu arī tādās ražošanas lietās. Jūs varat droši pielikumā pielikt schēmu, piemēram, ja tur ir vairākas iekārtas, nezinu, iepakošanas, pasēšanas, tad lai tas, kurš lasa, lai viņam ir skaidrs, ka ar projektu iekārtām jūs spējat nodrošināt to, ko jūs esat paredzējuši. Un līdzīgi ir arī ar pakalpojumu. Ja jūs, piemēram, nopērkat pakalpojumam kaut ko, tad te ir jāsaprot, ja bieži vien, piemēram, turismā pērk dažādas tur lietas, nu, tad riteņus, laivas, pirts, un tad šeit ir jāapraksta, kas ir tie pakalpojumi, ko jūs veidojat, un kā tas tiks īstenots. Trešā sadaļa ir tirgus analīze un konkurentu novērtējums. Un šī ir tā sadaļa, kuru mēs skatāmies arī no tās puses, vai jūs pārzinat to tirgus sadaļu, kurā jūs plānojat darbojaties vai darbojaties. Norādīt konkurentus, ja ir konkurenti šai olainas vai mārpas nodā, piemēram, mēģināšanas vai turisma, tos norāda. Ja jūs esat kāds uzņēmums un jums konkurenti ir, piemēram, Latvijas teritorijā un plašākā, to arī norāda. Un būtiskākais ir tas, kur jūs norādat konkurentus, tad, piemēram, ja jūs gribat turisma mītni un, nezinu, izveidot kādu glampingu, norāda konkurentu cenas. Bet tas nākamais ir viens, ka jūs vērtējot projektu, ir jābūt pārliecība, ka jūs pārzināt esošo situāciju, ka pārzināt cenas un ka jūsu cena ir konkurētspējīga. Ir bijis tāda situācija, ka tirgo 40 eiro par nakti, un tad pēkšņi nāk uzņēmums, kur saka 100, un tad, kad prasa jautājums, tad nezinu. Un tā nākamā sadaļa, ko arī šajā tirgus analīzē, ar ko jūsu pakalpojums atšķirsies no konkurentiem, kā jūs redzat to savu tirgus daļu, jūsu mērķa auditoriju, tad tas viss tās lietas, kas ir svarīgas. Atvainojos. Nu, lūk, un tad ir ceturtā sadaļa, kas ir risku un risku izvērtējums. Norādiet riskus, kas ir tieši saistīts ar jūsu projektu. Viens ir projekta īstenošana, otrs ir kā teikt, jūsu saimnieciskā darbība. Piemēram, ja jūs plānojat turismu mītnes būvniecību. Viens risks būs tas, lai jūs uzbūvētu šo ēku, bet nākamais jau sāksies ar to, kā jūs uzturēsiet cilvēku risks, jā, finanšu riski un arī tādas ekonomiskās krīzes. Tā kā šeit ir tā, ka jūs uzskaitat un jūs arī norādat, kā jūs mazināsiet šos te riskus. Un droši šeit var aprakstīt, kā jūs redzat, zīmes skaits ir līdz 2500. Ja jums ir nepieciešams vairāk vietas, liekat pielikumos, arī, ja jūs risku analīzi gribat tabulu veidā, lai viņš ir uzskatāmāks un jums pašiem ir vieglāk, jūs norādat šeit tos riskus, ko jūs esat analizējuši, un, piemēram, uzliekat atsauci, ka detalizēta risku analīze ir pielikta pielikumā. Nu, lūk, kas nākamā sadaļa ir finanšu avoti, un tad rīcībai, piemēram, ja jūs iegādāsiet iekārtas, tad
parasti ir tā, ka jūs ieguldat savu finanšu līdzekļus, iesniegsiet maksājumu pieprasījumu un tad atgūsiet atpakaļ to publisko finansējumu daļu. Šajā sadaļā jūs norādat, kādā veidā jūs līdzfinansēsiet. Vai jums ir kapacitāte, piemēram, projekta īstenošana. Ja jūs norādat, ka tie ir pašu līdzekļi, tad jūs norādat to, ka pievienot bankas konta izrakstu, ka jums šādi paši līdzekļi ir. Ja jūs norādat, ka tas ir kredīts, tad jūs arī to norādat. Tad situācija ir sekojoša. Tad projektiem, piemēram, maksimālā summa ir 30,000, jūs viņu varat sadalīt pa daļām līdz pat 5 daļām projektu, bet katrai daļai jābūt, kā saka, kaut kādam rezultātam. Tad, piemēram, man ir 5 iekārtas, iegādājos vienu iekārtu, 10,000 eiro iesniedzu atskaiti, tad man 40% atpakaļ atdot, tad es līdz ar to man vairs nav vajadzīgi tie 30,000, man ir vajadzīgs mazāks tas finansējums. Līdz ar to šeit ir arī tas apjoms, ja jūs gribat īstenot pa daļām, vai ir iespējams tas pats darījuma konts, piemēram, ja ir viena iekārta un jūs noslēdzat ar iekārtas piegādātāju darījuma kontu, un tad jūs iemaksājat savu publisko daļu, tie tad varbūt 60% darījuma kontā, iekārta tiek atvest pie jums, uzstādīta, atbrauc pārbauda, ka viss ir kārtībā, un iemaksā tajā darījuma kontā atlikušo. Tā kā iespējas ir vienkārši, kāpēc ir svarīgi gatavoties laicīgi, lai šīs te lietas, kad jūs nonāk pie šīs sadaļas, lai jūs jau zinat, kā es īstenošu. Tāpēc projekta iesniegums ir ļoti konkrēts, kurā jūs jau konkrēti parādat manas darbības. Raksta projektu tā, ka jūs viņu saņemat, esat gatavi īstenot rīt. Un, kad man ir pienācis tas lēmums, tad jau es zinu, jo tā lieta notiek, tas projekts ir tik vispārīgs, ka jūs bieži vien ir tā sajūta, tad, kad es saņemšu projektu apstiprināt, tad es domāšu. Bet šī visa projekta sadaļas ir vērsts to, ka jau šobrīd padomājat, kas notiks ar projektu apstiprināšanu. Papildus informācija, jā, 6, ja ir ilgtermiņa kredītsaistības, ja tādas ir, tad viņas norādat. 7. informācija ir saistīta ar to, kāda ir papildus informācija, ko jūs gribat norādīt, kas nav minēta iepriekš. Tas viss saistīts ar vērtēšanas kritērijiem un, piemēram, par atklāšanas pasākumiem jums ir arī palielināta intensitāte, to mēs iziesim cauri, tad šeit ir sadaļa, kuru jūs tad varat norādīt. Jauninājums ir arī šī te 8. sadaļa, kas ir kāds ir jūsu ieguldījums stratēģijas īstenošanā, tajā starpā arī lauku teritorijām. Tātad, ja jūs veidot kādu produktu vai pakalpojumu, jums ir jāapraksta, piemēram, Mārupa, es izveido ēdināšanu, kāds labums ir šeit vietējai stratēģijai un kāds ir ieguvums, piemēram, Mārupas novadam un pagastam, jo šis viss ir saistīts ar to, ka finansējums nāk no kopējas lauksaimniecības politikas un prioritārais mērķis šai te atbalstam no Eiropas Savienības ir veicināt tieši lauku teritoriju attīstību. Un tad tiks vērtēts arī katra projekta ieguldījums šīs te aktivitātes īstenošanā. Nu, lūk, un šeit tad atzīmēsiet atbilstošo, ja tāds ir, ja jūs redzat, ka jūsu darbības saistīta ar sarunāk minētajām. Tad projekta īstenošanas vieta,
Šeit jānorāda kadastra numurs. Ja tā ir pamatlīdzekļiem, tad šeit, ja tā ir būvniecība, tad šeit. Un, ja rekurē stacionārās iekārtas, un tad šī nākamā sadaļa. Nu, lūk, norādam kadastra apzīmējumu, un tad NACE kodu saglabājam, turpinam un dodamies uz B2 sadaļu. B2 sadaļa ir lielie mērķi. Tātad atrodat savu atbilstošo darbību, ja tas ir turisms, tad šeit, ja jūs vēlaties jaunu produktu radīt vai pakalpojumu, tad atzīmēsiet īsto. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija, tad šeit, ja jūs esat mājražotājs un vēlaties pārstrādāt, tad parādīsies papildus sadaļas, kurās jūs norādat gan tās pamatizēvielas, gan gala produktus, kas jums ir paredzēts. Nu, lūk, projekta ietekme uz vides ilgspēju, šī ir arī viena no Eiropas Savienības pamatnostādnēm, un arī mēs aicinām padomāt par ilgspējīgiem risinājumiem. Šeit jūs redzat dažādas iespējas, tad, ja jūs plānojat uzstādīt saules paneli jūsu turisma mītnē, tad jūs šeit atzīmējat, un šeit ir arī pamatojums sniegts. Un, bet tā ir arī tā būtiskākā lieta, kad mēs skatīsimies, vai projekta attiecināmās izmaksas ir tieši saistīts ar šīs te investīciju sasaisti. Nu, lūk. Un par inovācijas vērgā līmenī, tad mums noteikti stratēģija projekts ir oriģināls mūsu teritorijā, tad šāds te pakalpojums vai produkts nav īstenots Mārpē un Olainē. Tad ir viens punkts, un ja tas tāds produkts nav īstenots Latvijas teritorijā, tad ir 2 punkti. Ja jums nav oriģināls, jūs uzrakstat nē, un tad jums nav jāpamato jūsu oriģinalitāte. Nu, lūk. Un tā noslēdzošā sadaļa, kas ir pie projekta apraksta, ir, protams, tas, ko tad jūs gribat projektā iegādāties. Un šī ir, manuprāt, viena no svarīgākajām sadaļām, kur jūs norādat jūsu konkrēto darbību. PVN attiecināms vai nav attiecināms, tad, ja jūs esat PVN maksātājs, jūs PVN atgūstat no valsts, tad jūs norādat, ka PVN nav attiecināms projektā. Tad, ja jūs neesat PVN maksātājs, jūs norādat, ka PVN ir attiecināms, un tad jūs sniedzat aprakstu. Tad šeit ir pieliktas sadaļas par to, kādas ir attiecināmās izmaksas. Tad pamatlīdzekļu iegādēji un programmu nodrošinājums jūs norādīsiet šeit, piemēram, galdu iegāde, mērvienības gabali, skaits 3, un kopā izmaksas tad ar PVN. Bez PVN. Tad, ja es esmu norādījis, ka PVN ir attiecināms, tad attiecināmās izmaksās es norādu summu ar PVN. Ja ir nav attiecināms, tad bez PVN. Lūk. Ko nozīmē šīs te sadaļas? Tad te parādās iepirkums. Iepirkums būs e-sadaļa, kur jums ir jāpievieno jau pamatlīdzekļiem cenu salīdzināšanas dokumenti. Tad tie ir 2 derīgi piedāvājumi no 2 dažādiem uzņēmumiem, piemēram.
dators. Jūs varat arī pielikt klāt arī interneta veikala izdrukas, kurās jūs esat redzējuši šīs te, cenas. Um, un nākamā sadaļa ir maksājuma pieprasījums. Tad maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks. Ko tas nozīmē? Maksājuma pieprasījums ir tad, kad jūs sniegsiet gala atskaiti. Tad jūs esat darba galdus iesnieguši, nopirkuši, uzstādījuši un esat gatavi saņemt publisko finansējumu. Iekārtām tad projekta īstenošana ir gads. Būvniecībai ir 2 gadi pēc lēmuma, kur saņemšana, par apstiprināšanu. Ņemiet lūdzu vērā to, ka partnerība pēc projekta vērtēs mēnesi, un lauka atbalsta dienests projektu var vērtēt līdz pat 3 mēnešiem. Tad visas šīs te iekārtas ir uz ilgtermiņu vērstas. Tad jūs realitātē saņemsiet lēmumu par projektu apstiprināšanu nākamā gada sākumā. Tas ir tā būs tā zaļā gaisma, kad jā, projekts ir apstiprināts un var droši pirkt iekārtas. Un tad ir tā lieta, ka no šī lēmuma apstiprināšanas brīža jūs varat tad gadu pirkt. Es iesaku šajā te maksājuma pieprasījumā visu norādīt klāt pāris mēnešus, jo parasti cilvēki ļoti optimistiski. Jūs varat projektu iesniegt ātrāk. Ja jums, piemēram, jūs jau esat iegādājuši iekārtas, jūs varat sniegt maksājumu pieprasījumu, bet ja jūs, piemēram, norādīšu, ka es iekārtas iegādāšos janvārī, bet realitātē februārī jūs sāksiet īstenot, jums būs jāiesniedz lauka atbalsta dienestā iesniegums ar termiņu pagarinājumu un arī pamatojumu, kāpēc jūs pagarinat šo te projektu. Un šeit, kā jūs redzat, ja jūs, piemēram, gribat projektu par daļām, tad šeit var arī norādīt sadaļas. Piemēram, vienu darba galdu es varu iegādāties jūlijā, un otru darba galdu, tad es varu atstāt to pašu decembri. Tas nozīmē, ka es projektu īstenošu jau pa daļām. Tādā veidā. Lūk, ja ir būvdarbi, tad, un paskaidrojumu raksta šajā sadaļā, jūs norādat būvprojekts, tad trešo sadaļu apmācības, kas ir darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas, tad ceturto sadaļu, ja jums ir sabiedriskās attiecības un gribat izstrādāt mājaslapu, piesaistīt reklāmas aģentūru, kas izstrādā jums kādus zīmolu vai jaunas etiķetes, tad to var iekļaut 5. sadaļā patentus un preču zīmes. Un būtiskākā norāde, kas ir tāds sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas. Te es varbūt es varu parādīt ātri rokas grāmatu. Tā. Tā būtiskākā lieta, to es arī, jā, parādīšu jums. Tad, lai jūs redzat, rokas grāmata mums ir tas, ko mēs izgājām cauri, princips ir tieši tāds pats, visas sadaļas ir aprakstītas ar bultiņām, ar lietām, kur ko rakstīt. Tā kā, jā, jūs kaut ko neatceraties, vai tad, kad rakstīsiet, tad
Droši atverat rokas grāmatu un būs tieši tā pati informācija. Tikko mēs izgājām cauri arī šai te B8 sadaļai projekta izmaksas, un iepirkums ir parādās sākot no 1000 eiro. Ja tad iekārtām, kas ir zem 1000 eiro, nav jāpērk, jāveic cenu salīdzinājums, bet ņemat vērā, ja jūs nopērkat, piemēram, printeri, tas ir 400 eiro, un datoru ir 700 eiro, kopējā summa ir pāri par 1000, un tas ir līdzīgas preces, līdz ar to jums ir jāveic cenu aptauja gan vienam, gan otram. Nu, lūk, tā būtiskākā lieta, ko es gribēju jums parādīt, tad ir vispārējās izmaksas. Tad jūs varat iekļaut, ja jūs vēlaties par projektu sagatavošanu, izmaksas, tās ir vienkāršotas izmaksas, jums nav jātaisa cenu salīdzināšana, bet jums jānorāda procents. Tātad jūs ņemat 1,8% no tām projekta izmaksām, bet nepārsniedzot šo te maksimālo summu, kas ir 2900. Ja jūs gribat vispārējās izmaksas, kas ir tieši saistīts ar būvprojekta izstrādi, tad tie ir 3% no būvniecības izmaksām un nepārsniedzot šo te summu. Un te ir tā būtiskākā lieta, kas ir rokas grāmatā ļoti labi parādīta, ka jūs, ja jums, piemēram, rekur šeit, būvniecība ir, rekur nepārsniedz šo te likmi, nu, lūk, tā būtiskākā lieta ir, ja jums jāliek to maksimālo projektu likmi, pieņemsim, tie ir tie 1,8%, un tā ir tā summa, kas jums jānorāda projekta pieteikumā. Ja gadījumā kopējās izmaksas, attiecināmās izmaksas pārsniegs mūsu noteikto maksimālo likmi 30 000, tad jums būs jāsamazina vai nu uz pamatlīdzekļiem vai uz būvdarbiem, bet jūs nevarat samazināt uz vispārējām izmaksām, jo tā ir, kā saka, vienotā likme, kur ir noteikta, un tā ir tāda, nu, bieži pieļaujama kļūda, bet šīs te izmaksas nav obligāti iekļautas, tas, ja jūs vēlaties. Nu, lūk, tad 9. sadaļa ir pārējās neatiecināmās izmaksas, tad sadaļā mēs iekļāvām to, kas mums ir esošs. B8 sadaļā, ko mēs plānojam iegādāties, un B9 sadaļā mēs iekļaujam, piemēram, to, kas mums ir papildus nepieciešams, bet to mēs neiekļaujam attiecināmās izmaksas, pieņemsim. Projekta attiecināmās izmaksās es varu tikai turismu mītni uzbūvēt, bet man ir nepieciešams, piemēram, aprīkojums gultām, jā, mēbelēm. Tad es ierakstu šeit, ka šīs te mēbeles ir mans privāts ieguldījums šeit te konkrētajai aktivitātei, lai es īstenotu. Nu, lūk, projekta finansējums un izmaksu pamatotība, tad šeit jūs aprakstat, piemēram, kam jums ir nepieciešama darba galdi, visus te pamatlīdzekļus, kas ir uzskaitīti. Nu, pieņemsim, bieži arī ir, nu, piemēram, labi, turismu mītei, riteņi, laivas, lai nodrošinātu šo te pakalpojumu, tad pēkšņi ir dators. Un tad jums ir jānorāda, kāpēc jums nepieciešams dators vai fotokamera. Nu, tādas lietas, kuru vienkārši viss ir sasaistīts ar to, ka visas šīs te iekārtas ir saistītas konkrēti, piemēram, ar jūsu projektu mērķi veikt turisma darbību. Nu, lūk.
B3 sadaļai mēs izgājām cauri. Kā jau jūs redzat, ļoti konkrētas lietas, tā saglabāšu. Nu, lūk, nu, un šī ir tā būtiskākā daļa, pie kā mēs esam nonākuši. Tad jūsu finanšu aprēķini, tad jūsu saimnieciskā darbība. Tātad ir labas ziņas. Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda ir vienkāršoti atbalsta nosacījumi. Līdz ar to visiem projektiem ir nevis 5 gadu uzraudzība pēc iekārtātu iegādes, bet 3 gadi. Tad mums ir, reku, šeit jūs norādat 3 gadi. Tad projekta iesniegšanas gads mums ir 24. gads. Pirmais projekta īstenošanas gads. Tas nozīmē, tad, ja mēs projektu, piemēram, darba galvas plānojam iegādāties 25. gadā, tas nozīmē, ka 26. gads mums ir pirmais gads pēc projekta īstenošanas. Tad 26. gadā mēs sākam šo te darīt. Un rādītājus, ko mēs esam apsolījuši, mums ir jāsasniedz 2. gadā. Ja mums ir projekta uzraudzības gads ir 2, tad mums ir jāsasniedz 2. gadā pēc īstenošanas, un rādītājus jānodrošina arī 3. gadā. Tad tās ir tās lietas. Nu, lūk, ieņēmumi no projekta nozares. Ja jums, piemēram, tad projekta nozara jūs esat veltījuši uz turisma darbību, tad šeit jūs norādat, kādi ir ieņēmumi no turisma. Un te ir viņu palielinājums. Ja jums ir papildus kāda darbība, es nezinu, tur juridiskie pakalpojumi, kas arī veido jūsu uzņēmumu neto apgrozījumu, tad šeit norāda to pārējo darbību. Šeit, kā jūs redzat, ir iespējams detalizētāk norādīt, tad, ja rekur pakalpojumu veids, tad šeit jūs norādat, piemēram, laiva noma, apjoms, cena par mērvienību, un tad šīm te sadaļām ir kopsumai jābūt vienādai ar to, kas ir augšā. Tam ir, saka, lūdzu pārliecināties, ka tās summas ir saskaņā un aritmētiski precīzas. Nu, lūk, tā ieņēmuma sadaļa nākamā ir saistīta ar projekta realizāciju, tad arī atceraties, ko jūs esat norādījuši finanšu plūsmā, tad kredīts, es finansējums vai pašu līdzekļi, tad, ja es iegādāšos par pašu līdzekļiem, tad te es arī viņu norādu. Tālāk ir izēvielas izmaksas un izdevumi. Tad viss, kas ir pamatlīdzekļu iegāda, būvniecības, algas, šīs te sadaļas jūs viņas aizpildat. Un līdzīgi kā ieņēmumu sadaļai, mums arī izmaksu sadaļai ir atsevišķi atšifrējums, kur jau jūs varat detalizētāk norādīt, kādas jums ir izēvielas nepieciešams, lai konkrēto produktu saražotu. Tad šīs ir tiešās izmaksas, un ja ir citi izdevumi, piemēram, kaut kādas administratīvās izmaksas, tad jūs to pieliekat klāt.
Un te ir papildus informācija, ko jūs norādat. Būtiskākā lieta, kas jums ir jāņem vērā, ka ieņēmumu un izdevumu sadaļa ir jābūt pozitīvai. Tad starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem, tad šeit jūs ņemat vērā, jo naudas plūsma nevar būt negatīva. Tad, ja jūs, piemēram, iegādāsieties iekārtas, tad jums jāsaprot, ka konkrēti šajā brīdī jums ir jāiegulda pašu līdzekļi vai jāņem kredīts. Tad šī te sadaļa jums būs lielāka, un tad, kad ieņēmumi izlīdzināsies, tad jau būs ieņēmumi. Būtiskākais arī tas, ka ieņēmumi no pamatdarbības spēj nosegt izdevumus no pamatdarbības. Nu, tās ir tās lietas, kad izeivielas izmaksas nevajadzētu būt dārgākas par ieņēmumiem no gatavās produkcijas pārdošanas. Tā kā tās lietas ņemat vērā. Tā, noslēdzošā sadaļa, kas ir tieši saistītas ar ieņēmumiem, ir mūsu saimnieciskās darbības rādītāji. Nākamais gads pēc maksājuma pieprasījuma, tad šis ir 25. atvainojos. Nu, lūk, un te ir šeit ir saimnieciskās darbības rādītāji, un no pieredzes iesaku šobrīd koncentrēties arī, nu, kas ir obligāti jāņem vērā, ka tas ir tāds ieņēmuma pieaugums, tad vismaz 20% no attiecināmo izmaksu summas vai salīdzinoši palielinājies neto apgrozījums esošiem uzņēmumiem no pēdējā noslēgtā gada. Tad kaut kāds rezultāts tad ir noticis. Un, ja ir apgrozījuma palielinājums, tad šeit jūs arī norādat, kāds ir bijis projekta iesniegšanas gadā un īstenošanas. Un, lūk, un tad ņemot vērā, ka šī sadaļa tāpatās nāk un kur ir jānorāda kopējie uzņēmuma dati, kas ir neto apgrozījums un vidējo darbinieku skaits, tad šiem te rādītājiem, ko es teicu, šajā sadaļā un iepriekšējā neto apgrozījumā, viņiem ir jāsaka. Nevar būt, ka vienā ir 10,000, nākamajā ir 20, un trešajā ir 30,000. Tas ir tāds. Un lūgums arī šajos aprēķinos esat piesardzīgi. Nevajag rakstīt, ka jums neto apgrozījums būs miljons nākamajā gadā, kad jūs esat iegādājušies 3 laivas. Tas nav nepieciešams norādīt. Norādat to, kas jums ir prasīts šobrīd pēc tiem sasniedzamiem rezultātiem. Jums ir jābūt samērīgam pieaugumam. Tad, tas arī ir no tām investīcijām, ka tās investīcijas, ko jūs plānojat, palielināt. Rokas grāmatā ir ļoti detalizēts apraksts arī par darba vietu un stundu skaitu. Ņemat vērā, ka jūs norādat, ka es radīšu pilna laika darba vietu, tas nozīmē, ka 2., 3. gadā jums ir jānodrošina pilna laika darba vieta. Un to arī jāparāda ieņēmumos. Un šobrīd mums liels notikums ir tas, ka arī tie projekti, kas bija plānojuši to darba vietu radīt, kā jūs zināt, ir dažādi apstākļi bijuši, un šobrīd tā liederīga ir ļoti svarīga. Nu, lūk, tā kā esat piesardzīgi norādot visu, iesaku būt reāliem. Nu, lūk, un tā noslēdzošā sadaļa, kas ir iesniedzamie dokumenti.
Ja jūs gribat ražošanas iekārtas uzstādīt, tad jums ir jābūt vismaz 7 gadu nomas līguma, kas ir pievienots klāt pieteikumam no telpām, kurās jūs plānojat šīs iekārtas uzstādīt. Ja jums ēka ir īpašumā, tad šo te nomas līgumu jums nav jāpievieno. Ja jums ir kaut kādi atsevišķi labi iekārtojami elementi, stendi, tad pietiek ar saskaņojumu. Reģionālās vides izziņas, ja tas ir attiecināms jūsu darbību kopprojekts, tad dalībniekiem tas ir, ja jūs esat 2 uzņēmumi, kur īsteno projektu un kopīgi vēlaties, piemēram, iegādāties vienu iekārtu, un jums būs katram jāiesniedz naudas plūsma, un katram jāsniedz rādītāji, tad arī līgums jāpievieno klāt par jūsu saistībām. Tad tirgus analīze, ja ir pielikums iepirkuma dokumenti, tad, ja jūs esat veikuši cenu salīdzinājumu, un jums ir izdrukas e-pasta sarakstas, tad droši pieliek visu klātu to informāciju, lai skaidri saprotams, kā jūs esat veikuši cenu salīdzināšanu. Un arī tehnisko specifikāciju. Gan mūsu mājaslapā, gan lauka atbalsta dienestā ir metodiskie norādījumi, kā ir veikti iepirkumu cenu salīdzināšanu. Tā kā, nākamais ir būvniecības dokumenti. Te ir ļoti svarīgi, tad būvprojektu var iesniegt kopā ar projektu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas. Lūgums šobrīd ir īpaši ļoti daudz nāk konsultācijas, ka grib kaut kādu moduļu tipu ēku, un lūdzu konsultējieties ar attiecīgā novada būvvaldi par to jūsu konkrēto ideju. Un tas, kas ir ļoti svarīgs jau šobrīd, ja jums nav nepieciešama būvniecības dokumenti, lūdzat, lai būvvalde izsniedz tādu kā izziņu, kad jūs esat pārunājuši šo te, jo tas ir tas svarīgākās lietas, jums ir jābūt skaidram, ka šī te iecere ir atbilstoša. Nu, mums līdzīgi nāk, piemēram, CNC iekārtas grib uzstādīt mājas garāžā, tā var teikt. Un to nevar veikt, jo pirmkārt tā nav ražošanas ēka, un otrs arī pēc teritoriālā plānojuma. Tā kā 2 lietas, ko arī pirms projekta iesnieguma vērts saprast, tas viens ir finansējums, un otrs ir tieši kas ir ar būvniecību, kādi man dokumenti būs nepieciešami, jo šobrīd arī ļoti liels uzsvars no lauka atbalsta dienas puses ir tieši sazināties ar būvvaldu un saprast, vai tā darbība, ko jūs veicat, ir atļauts konkrētajā darbības teritorijā. Tā kā izvērtēju šo. Tā valdes apstiprinās lēmums, tas ir biedrībām, pašvaldības, tad pašnovērtējums, tā ir sadaļa, ko jums pašiem būs pēc tam pēc vērtēšanas kritērijiem jāpievieno klāt, un tad mēs iziesim cauri. Tā aizdevuma lēmums, tas nav attiecināms, izglītība apliecinoši dokumenti. Nē, un rekur deklarācija, tad tas šeit būs, projektu aizpilda pilnvarotā persona, bet jūs tad šeit pievienojat deklarāciju. Elektroenerģijas patēriņa iepriekšējā kalendārā gadā, tas ir saistīts ar to, ja jūs nākat ar saules paneļiem un jums būs jāiesniedz aprēķini, kā jūs esat ņēmuši vērā, piemēram, jo šobrīd projektā nav attiecināmas izmaksas saistīts ar elektroenerģijas pārdošanu, bet ir saistīts tieši ar jūsu pašpatēriņu, jūsu darbības nodrošina
Un energo audita un energoefektivitātes paaugstināšanas atzinums, tas attiecās, ja jūs nākat uz sasniedzamo mērķi par energoefektivitāti un ēkas siltināšanu, tā kā tas ir audits. Nu, lūk, un iepirkuma cenu salīdzināšana, tad šeit ir darba galds, un šeit jūs pievienosiet klāt informāciju no tā tad, uzņēmuma cena, kurš ir piedāvājis mums šos te piedāvājumu, tad diviem piedāvājumiem jābūt, un tad norādat, kurš ir atbilstošais. Un te ieliekat teksts par to, ka jūs neesat saistīti ar šiem te piegādātājiem, tie ir neatkarīgi, un jums nav nekāda labuma no tā, ka jūs pērkat no šīs te konkrētās lietas. Nu, lūk, šeit ir projekta pārskats. Redzat, ka PDF izdruka ir iespējams, piemēram, ja jūs gribēsiet pēc tam nosūtīt pierīgas partnerību arī pārskatīt, to jūs varat šeit, vai, piemēram, izsakām un pārlasīt, tad kļūdu pārbaudi ņemat vērā, ka neatlieciet projektu sagatavošanas pēdējo brīdi, ja būs kļūdas. Tad mēs kā parasti projektu var iesniegt līdz 9. oktobra, bet tad jums parādīsies šādi te lauki 23.55. Jūs, kā saka, un nezināsiet, kā viņus labot, tāpēc pildat laicīgi, un ja ir kaut kādas lietas, kas ir nepieciešams papildināt, tad jums ir iespējams sazināties un kļūdas novērst. Tā, un nākamais būs iesniegt pogu. Un īsi skatos, ka uz laiku, ceru, ka uzmanība ir. Tā, būtiskākā lieta, un šīs te vērtēšanas nolikums un pašnovērtējums ir pieejams mūsu mājaslapā un arī pie sludinājuma. Šie te ir vērtēšanas kritēriji, kā mēs vērtēsim jūsu pieteikumus. Tāpēc arī pieteikumos uzliekat uzsvarus, un pēc tam paši jūs aizpildīties šis ir pašnovērtējumu, un pašnovērtējuma veidlapā būs vēl pamats, kur ir paskaidrojumi. Tur jūs norādat projekta sadaļu, kurā jūs esat norādījuši šo informāciju. Neliekat, kā saka, visur pa vienam punktam, jo izvērtējat. Tātad projektā ir pamato investīcija nepieciešams sniegt detalizēts apraksts par saimniecisko darbību. Tad te ir, kā es minēju, punktu tieši, ja jums ir skaidri norādīta pakalpojuma vai produktu ražošanas schēma, norādīt jūsu mērķi tirgus, kā jūs realizēsiet, un saprotam tā nepieciešama, tad kāpēc jūs to īstenosiet. Tirgus analīzē, tad mums ir 0,5, kad jūs esat norādījuši savus konkurentus un arī cenas, un 0,5, ja jūs esat norādījuši atšķirības. Ja jūs projekta ideja ir oriģināla, tiek sniegts arī darbības nozares apraksts, norādīt konkurenti, kuriem ir līdzīgs šīs pakalpojumu gros. Tā kā, jā, tas tirgus analīzes tādiem oriģināliem nerakstat, konkurenti nav, bet uzrakstat varbūt jā, citās valstīs, kas ir tādie līdzīgi pakalpojumi, kas ir jūsu plānotajai darbībai. Un šī te ir, trešā ir atbalsts pretendenta atbilstība, tad tā ir A-sadaļa, ko mēs runājām, tad vai jums ir nepieciešama pieredze un zināšana šī projekta īstenošanai. Ja jums ir, piemēram, tur tehnoloģiskas ražošanas iekārtas galvniecībai, kura ir nepieciešams specifiskās zināšanas, vai jums ir
vai jūs pats šam ir tā izglītība, vai jūs plānojat kādu piesaistīt. Un droši šajā sadaļā jūs varat norādīt arī komandu, ja jums ir kāds grāmatvedis vai, jo tā komandā ir spēks un tas parāda arī to jūsu sagatavotību. Tad nepieciešamie materiāli projekta īstenošanai te tiek ņemti vērā kompleksi. Viens ir finanšu līdzekļi, ka ir skaidri, ka jums tādi ir pieejami, kā jūs to īstenosiet. Otrs ir materiālā bāze, tad zeme. Un trešais ir tad tie pamatlīdzekļi, kas ir, mēs redzējām arī B9 sadaļā, ka, piemēram, ko es papildus man nepieciešams, lai šo darbību īstenot, tad skatās šo projektu kopumu. Ceturtā sadaļa ir par riskiem, tad ka ir definēti riski un veikt arī risku mazināšana. Koprojekts, ja tiek īstenots konkrēta kopdarbība, dzīvotspēja, šī ir tā C sadaļa, kurā ir vērsta uz šo te naudas plūsmu pozitīvo, ieņēmumi mīnus izdevumi ir pozitīvi un ir skaidrs jūsu darbību un ieņēmumi. Un te tā papildus informācija, kas bija norādīts, kas ir jānorāda, tad projekta atklāšanas pasākums. Tātad mums ir izstrādātas vadlīnijas, tātad mēs aicinām, un tas nav obligāti. Kāpēc projekta īstenošanas jūs popularizējat savu darbību, pieaicinot sadarbības partnerus, popularizējiet iedzīvotājiem, ka šāds te pakalpojums ir īstenots. Un šobrīd tas uzsvars mums ir tāds, ka, lai mēs piešķirtu punktu, mums ir skaidri jāsaprot, kas tas būs par pasākumu. Kādā veidā jūs īstenosiet? Vienkārši ar vienu teikt, ka mēs organizēšu atklāšanas pasākumu? Nē. Tad šeit jau norādat to, vai jūs to īstenosiet vai nē. Sastā ir projekta idejas novitāte, oriģinalitāte. Par to jau mēs pieminējām. Šis ir no tā, vai šis pakalpojums ir oriģināls. Un te ir tad papildus lietas, ko es gribu minēt, tad projekta pamat atbalsta intensitāte ir 40%, bet jūs varat palielināt projekta intensitāti, ja tiek īstenot šādas te aktivitātes. Pirmais, mēs ļoti atbalstam sociālos uzņēmējdarbības veicējus, un tad uzņēmumam jābūt reģistrētam jau projekta iesniegšanas brīdī Labklājības ministrijas reģistrā. Otrs, mēs gaidām, ka būs ir izveidot ļoti daudz publiskās infrastruktūras iepriekšējā plānošanas periodā, un ka šajā publiskajā infrastruktūrā radīsies jauni pakalpojumi. Mums ir līduma karjeros, mežazaros, tā kā ir pieejams saraksts, kurā jūs varat iepazīties ar šīm te publiskajām infrastruktūrām, ja jūs redzat, vai tur ēdināšanas, vai slēpjnomas, vai tādas lietas, tad iesaku arī vērsties pie novada pašvaldībām un saskaņot un īstenot. Tā kā šis ir tāds publiskā infrastruktūra, un nākamais mēs esam saņēmuši atzinumus no novada pašvaldībām, kurā parāda, kādas ir prioritārās darbības nozares. Tā kā, ja jūs esat kādā no šīm nozarēm, tad arī jūs saņemsiet paaugstināto intensitāti. Un Mārapērī, ja projekti iesniedz jaunietis līdz 25 gadiem. Nu, lūk, un specifiskie kritēriji ir sekojoši, ja jūs plānojat būvniecību, tad ir 2 punkti, pamatlīdzekļiem 1.
Un digitālajām vai sabiedriskām attiecībām vai mācībām ir nulle. Prioritāri 11. mēs vēlamies ražošanas produktus, un papildus punktus tiek piešķirt arī par vidas ilgspēju. 13. ir saistīts ar mūsu stratēģiju. Ja jūs īstenojat kādu no darbības kādā no šajā nozarē, jūs dabūsiet 1 punktu. Bet, ja jums ir projektā iekļauts, piemēram, tirzniecības vieta un mājražošanas produkti, tad jūs šajā kritērijā nesaņemsiet 2 punktus, bet 1. Tad galvenais, ka tajā konkrētajā nozarē tad punkti nesumējās. Un projektā darbības rezultātā, ja ir saistīts ar pilna laika darba vietu vai saglabājot esošo, tad mēs dodam punktu vai tiek sekmēta viedā un ilgspējīga risinājuma ieviešana. Un šeit mums ir arī sniegts skaidrojums, ko tad mēs redzam pie viedās uzņēmējdarbības, ka tā ir bioekonomika, aprits ekonomika, energoefektivitāte, zaļā mobilitāte, digitalizācija, sociālā atbildīgā uzņēmējdarbība. Kopprojekti, ja tradicionālā ražošana un pakalpojumu sniegšana, kas tiek pasniegt jaunā metoda, netradicionāli un radošos risinājumus. Tā ir tā lieta, ko mēs aicinām, ka jebkuru darbību var atrast jaunas metodes, var pasniegt citādāk, padomājot par, piemēram, to pašu aprits ekonomiku, lai būtu ar ko lepoties. Un tādus uzņēmumus mēs gaidām. Un jauninājums ir arī tāds, ka prioritāri mēs gaidām uzņēmumus, kas ir vai fiziski personas, kas ir deklarētas dzīvesvietā. Tad šeit, ja fiziska persona nāk lūgums arī pievienot klāt pilsonības migrācijas lietu pārvaldes reģistra izziņu par to jūsu deklarācijas vietu. Un, ja jūs esat teritorijā deklarēta ilgāk par 2 gadiem, jūs saņemsiet 2 punktus, no gada līdz 2, 1 punktu. Un, ja jūs esat mazāk, teritorijā mazāk par gadu, līdz projekta iesniegšanas brīdim, tad ir 0. Un papildus punktu arī saņem tie, kas ir guvuši jaunas iniciatīvas, kas nav saņēmuši publisko finansējumu no iepriekšējiem projektiem. Nu, lūk, tās ir tās lietas, ko es ļoti ātri gribēju jums izstāstīt, jo informācijas ir daudz. Bet ko es gribu teikt, ka projektu sagatavojot, līdzīgi mēs šobrīd 1,5 stundas laikā mēģinājām izskriet visam projektu pieteikumam, bet tad, kad jūs zinat konkrēti savu projektu ideju, un secīgi piesēžaties klāt un rakstāt, tad ir vieglāk šo te aizpildīt. Un gribu teikt, ka ir ļoti daudz palīgu materiālu, konsultācijas iespējas. Jūs varat droši zvanīt, rakstīt un atbildēs uz konkrētiem jautājumiem, bet iedrošinu, jo iespēja ir. Šī mums ir pirmā kārta un gaidām jūsu pieteikumus, un būs arī nākamās, kas jau droši būs pavasarī.